Šodien pastāstīšu vienu mazu niansi par ķēdi. Vairāk gan tas attiecās tieši uz ielas mototehniku, bet tā kā lielais ceļojuma mocis man ir noglabāts ļoti dziļi, tad es parādīšu šitā te endūra. Uzskatāmi gan es to nevarēšu parādīt, jo tad man vajadzētu moci, kuram tā ķēde ir pavisam beigta. Šim mocim tomēr viņi ir kārtībā, bet ideju es domāju, ka jūs sapratīsiet. Tātad jautājums ir par to, kā mocīti stumjot, teiksim, garāžā, ārā no garāžas, stāvlaukumā kaut kur vai pagalmā, kā var sajust, ja ķēdi kaut kas nav īsti kārtībā. Visvieglāk to būs sajust, dzirdēt un konstatēt, ja apkārt valda klusums un motors, protams, nedarbojās. Vislabāk to varēs just stumjot mocīti tieši uz aizmuguri. Tātad, ja mocīti stumjot pa gludu segumu, tu jūti uz stūres tā kā nelielas tādas tā kā aizķeršanās, tā kā mazas vibrācijas, varbūt pat kādu krakšķi. Tas nozīmē to, ka ķēde ir vai nu ļoti izdilusi un sāk ķerties aiz zobrata zobiem, kuri, tad, ja zobrats ir ļoti izdilis, priekšējais parasti, tad viņi jau paliek tādi slīpi un stumjot moci atpakaļgaitā, viņš vairs neguļās uz viņa virsū un sāk ķerties aiz viņa. Vai arī, ka ķēdē ir ticis iekšā ūdens un kāds posmiņš ir ierūsējis, un viņš jau sāk slikti locīties. Paskatoties to var redzēt, ka ķēde ir nevis taisnā līnijā, bet veido jau tādu tā kā trepi, bet stumjot mocīti arī to var sajust. Protams, ja tu stumsi moci kaut kur pa bruģi vai velns viņi zina, kur vēl, tad tu nesajutīsi tur neko, bet ja tu stumsi viņu pa gludu virsmu, un tev nebūs kā šitādas te pumpenes kā šim motociklam, kurus jau tādu trepi veido, tad to sajust var. To, ka ar ķēdi kaut kas īsti kārtībā nav un viņai vajadzētu pievērst uzmanību, tu vari sajust arī braucot. Īpaši labi to var just uzdodot un nometot gāzi, ka tu jūti tā kā transmisijā palielinātu brīvkustību. Tas var nedaudz būt saistīts arī ar to, ka ķēdei vienkārši ķēde ir pa vaļīgu, ka viņa nav pietiekoši nospriegota. Bet, lūk, tad, kad ķēde izdilst tajās tapiņās un plāksnītais veidojās liela brīvkustība, un lai arī viņa it kā nav liela skaitliskā izteiksmē, uz katru posmiņu tur ir mazāk par pusmilimetru vai pusmilimetrs, tad uz visu ķēdi kopā, ja tur ir kaut kādi 120, 130 posmi, tas veidojas diezgan liels gabals, un uzdodot, nometot gāzi, tu vari just, ka ir tāda tā kā brīvkustība pa lielu, it kā būtu kaut kas izļurkājies. Visiem ielas motocikliem, kas ir paredzēti braukšanai pa ielu, parasti rumbā ir tāds gumijas demperi. Arī, ja tās gumijas ir pilnīgi izļurkājušās vai izdilušas, arī tur var veidoties palielināta brīvkustība. Un lūk, tad, kad pati ķēde ir ļoti izdilusi, tad tie simptomi ir ļoti līdzīgi. Tātad, uzdodot, nometot gāzi, tu jūti tādu tā kā aizturi. Tātad par šo un daudzām citām ar motočiem saistītām lietām tu vari uzzināt 11., 12., 13. februārī motokursos.